10 neizskaidrojamas kuģu pazušanas. Laipni lūdzam Arvina Polo TV. Vēsturē ir reģistrēti kuģi, kas pēkšņi pazuda bez skaidra iemesla. Daži no iespējamajiem pēkšņās pazušanas iemesliem varētu būt nogrimšana, tehniskas problēmas ar kuģi un citi. Un lielākajā daļā šo gadījumu tas radīja lielu mīklu, īpaši zinātniekiem. Bet kāds tad īsti ir šo notikumu iemesls? Un kas ir kuģis, kas pēkšņi pazuda? Un tieši šajā video mēs izpētīsim 10 noslēpumainas kuģu pazušanas, kas notikušas mūsu vēsturē. Tāpēc sāksim jau tagad. Numur 1. USS Cyclops. USS Cyclops bija ASV jūras spēku aizsargātais kreizers, kas kļuva slavens ar savu noslēpumaino pazušanu 1918. gada martā. Tā bija ogļu transporta kuģis, ko izmantoja, lai piegādātu ogles citiem jūras spēku kuģiem. Cyclops tika uzbūvēts 1910. gada 7. maijā William Crampensons kuģu būvētavā Filadelfijā, Pensilvānijā, un tas tika nodots eksploatācijā 1910. gada 1. maijā. Otrā pasaules kara laikā Cyclops kļuva par jūras spēku aizjūras transporta dienesta daļu, pārvadājot svarīgas preces uz dažādām vietām. Tikmēr 1918. gada februārī Cyclops devās ceļā no Rio de Janeiro uz Baltimoru, Merilendas štatā. Uz tā bija 10,800 tonnas mangāna rūdas. Tas ir minerāls, kas ir svarīgs lodes izgatavošanā. Turklāt uz kuģa atradās arī 390 cilvēki. Ieskaitot amatpersonas, apkalpi un dažus pasažierus, Cyclops piestāja Barbadosā, lai papildinātu krājumus, un devās prom no turienes 1918. gada 4. martā. Pēc tam Cyclops vairs netika redzēts, un no tā vairs netika saņemta nekāda saziņa. Tāpēc par Cyclopa pēkšņo pazušanu parādījās daudzas teorijas. Daži apgalvo, ka vācu zemūdenes uzbrukums bija iemesls tā pēkšņai pazušanai. Taču nav pārliecinoši pierādījumu, kas to apstiprinātu. Saistībā ar to USS Cyclops pazušana notika Pirmā pasaules kara laikā. Tāpēc nevar izslēgt iespēju, ka kuģis patiešām tika uzbrukts. Tomēr netika atrastas ne kuģa pēdas, ne uz tā esošo cilvēku mirstīgās atlieka. Turklāt pastāv arī teorija, ka kuģa konstrukcijas integritāte tika bojāta pārmērīgā mangāna rūdas kravas svara dēļ. Tas iespējams izraisīja kuģa bojāēju, kamēr viņa atradās okeāna vidū. Tiek arī teikts, ka iespējams radās problēmas ar tā dzinēju un citām tā daļām. Tāpat arī Cyclops kapteinis komandleitnants George V. Verlijs tika apsūdzēts nekompetencē un disciplīnas trūkumā. Tāpēc notika šī traģēdija. Neskatoties uz to, USS Cyclops pazušana radīja arī daudzus minējumus un leģendas. Tāpat kā stāsti par Bermudu trīsstūri, kur daudz kuģu un lidmašīnu ir pazuduši pēc tam, kad tie šķērsoja šo vietu. Bermudu trīsstūris ir vieta Atlantijas okeānā, kas veidojas starp Miami, Bermudu un Puertoriko. Lai gan daudzi pazuduši kuģi un lidmašīnas tiek saistīti ar Bermudu trīsstūri, lielākā daļa ekspertu uzskata, ka Cyclops pazušana izraisīja dabīgi faktori, piemēram, vētra un mehāniska kļūme. Otrajā vietā – Mary Celeste. Mary Celeste bija brigantīna tipa kuģis, kas kļuva par vienu no slavenākajiem pēkšņas kuģu pazušanas gadījumiem jūrā. To atrada kuģis Dei Gratie 1872. gada 4. decembrī Atlantijas okeāna vidū, pilnīgi pamestu, bez neviena cilvēka uz klāja. Tomēr kuģis bija gandrīz pilnībā neskarts, un uz tā bija pietiekami daudz pārtikas un ūdens 6 mēnešiem. Taču tur nebija nekādu pēdu no pasažieriem vai apkalpes. Tā arī sākās Marijas Celestes ceļojums. No Ņujorkas uz Dženovu, Itālijā, 1872. gada 7. novembrī. To vadīja kapteinis Benjamins Briks kopā ar savu sievu, meitu un citiem. Taču, neskatoties uz viņu spējām, viņu pēkšņo pazušanu joprojām nevar izskaidrot. Un, kad kuģis tika atrasts, viņi atrada tikai dažas dīvainas pazīmes, piemēram, salauztu glābšanas laivu, pazudušu chronometru un sekstantu un dažas nedaudz bojātas navigācijas ierīces. Tāpēc par Marijas Celestes apkalpes pazušanu ir radušās dažādas teorijas. Daži no tiem apgalvo, ka apkalpe varētu būt pametusi kuģi, jo baidījās, ka kuģī esošie spirta mucas varētu uzsprāgt. Taču nav nekādu pierādījumu, ka tur būtu noticis sprādziens vai ugunsgrēks. Turklāt pastāv arī teorijas, kas apgalvo, ka kuģa pazušanu varētu būt izraisījuši jūras briesmoņi.
taču tāpat kā citām teorijām, arī šai nav nekāda pierādījuma, kas to apstiprinātu. Turklāt tiek uzskatīts, ka dabiskie skaidrojumi, piemēram, spēcīgi viļņi un ūdensstabs, ir iemesls, kāpēc tas pēkšņi pazūd. Tomēr daži eksperti ir ierosinājuši, ka iespējams kuģa sūkņu sistēmā radās bojājums. Taču neskatoties uz veiktajām izmeklēšanām un dažādām baumām par notikušo, joprojām nav izveidots skaidrs skaidrojums par to, kas patiesībā notika ar Mary Celeste. Un attiecībā uz tās pasažieriem SS Varata bija tvaikoņu kuģis, kas tika uzbūvēts 1908. gadā Blue Anchor Line, britu kuģniecības uzņēmuma, kas nodrošināja pakalpojumus starp Austrāliju un apvienoto karalisti. Kuģis tika nosaukts par Varata, pēc endēmisks Austrālijas puķis, kas simbolizē ciešo saikni starp Austrāliju un Lielbritāniju. Kuģis spēja pārvadāt 6000 tonnas, un tā garums bija 152 metri. Tam bija arī 2 ar tvaiku darbināmi dzinēji, un tas varēja uzņemt 750 pasažierus. SS Varata sāka savu pirmo reisu no Londonas uz Sidneju 1908. gada novembrī un veiksmīgi sasniedz galamērķi. Tomēr 1909. gada 27. jūlijā savā otrajā reisā Varata pazuda, ceļojot no Durbānas uz Keiptaunu Dienvidāfrikā. Kuģi pēdējo reizi redzēja Bukits, krāvas kuģis Clan McIntyre, 1909. Gada 27. jūlijā pēc izbraukšanas no Durbānas. Kopš tā laika Varata vairs netika redzēta kopā ar tās 211 pasažieriem un apkalpi. Tāpēc SS Varata pazušana kļuva par vienu no jūras vēstures mīklām. Parādījās dažādas teorijas, lai izskaidrotu tās pēkšņo pazušanu. Turklāt pastāv arī spekulācijas, ka Varata varētu būt piedzīvojusi pēkšņu katastrofu, piemēram, spēcīgu vētru vai zemūdens vulkāna izvirdumu, kas izraisīja kuģa strauju nogrimšanu. Jo Indijas okeāns ir pazīstams ar pēkšņām vētrām, un Dienvidāfrikas piekraste tiek dēvēta par kuģu vraku piekrasti, bīstamo viļņu un laikapstākļu dēļ. Taču, neskatoties uz viņu veiktajām izmeklēšanām un meklējumiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, SS Varata joprojām nav atrasts. Turklāt 1999. gadā tika veikta izmeklēšana, kuru vadīja Emlins Brauns, jūras pētnieks. Taču netika atrasti nekādi skaidri pierādījumi, kas ļautu noteikt Varata precīzu atrašanās vietu. SS Marine Sulphur Queen bija tvaikonis, kas kļuva pazīstams ar savu pēkšņo pazušanu 1963. gada februārī, ceļojot no Beaumontas, Teksasas uz Norfolku, Virģīniju. Kuģis sākotnēji tika uzbūvēts 1944. gadā kā T2 tipu tankuņš ar nosaukumu SSSO New Haven, taču 1960. gadā tas tika pārveidots, lai pārvadātu sēru, tāpēc tā nosaukums tika mainīts uz SSSO. Tikmēr Sulphur Queen bija 524 pēdas gara. Tai bija spēja pārvadāt 15262 bruto tonnas. Tā bija viena no pirmajām kuģiem, kas tika izgatavota, lai pārvadātu izkausētu sēru, izmantojot tvertnes, kuras tika apsildītas ar tvaiku, lai sērs paliktu šķidrā stāvoklī. Turklāt uz kuģa kopā bija 39 apkalpes locekļi. Turpino 23. februārī Marine Sulphur Queen devās no Beaumontas, Teksasas uz Norfolku, Virģīnijā. Pēdējā ziņa par tās atrašanās vietu tika saņemta 1963. gada 4. februārī, kurā tika ziņots, ka tā atrodas netālu no Floridas šauruma. Pēc tam vairs netika saņemta nekāda saziņa no kuģa. Tāpēc 1963. gada 6. februārī ASV krasta apsardze veica plašu meklēšanu, taču netika atrastas nekādas kuģa vai tā apkalpes pēdas. Un tika atrasti tikai atlūzes, glābšanas veste un glābšanas riņķis ar uzrakstu Marine Sulphur Queen. Rezultātā Marine Sulphur Queen pazušana izraisīja daudz baumu un jautājumu. Tikmēr pastāv teorija, ka kuģim bija strukturālas vājības, tāpēc tas pēkšņi pazuda. Patiesībā šis kuģis bija pazīstams ar daudzām drošības problēmām, piemēram, plaisām tā tvertnēs un citās tā daļās. Turklāt tajā laikā jūras apstākļi nebija īpaši labi, tāpēc ir iespējams tas nogrima struktūrālu bojājumu dēļ.
Tomēr ir vēl viena teorija, kas apgalvo, ka iespējama uz kuģa esošās sēras sprādziens varēja būt par iemeslu tā straujai nogrimšanai. Numurs 5 – MV Joyita. 69 pēdas gara luksusa jahta, kas kļuva slavena savas noslēpumainās pazušanas dēļ. 1955. gadā. Šī jahta tika uzbūvēta 1931. gadā Losandželosā, Kalifornijā, un sākotnēji tika izmantota kā jahta filmās, bet vēlāk tika izmantota arī ASV jūras spēku misijās Otrā pasaules kara laikā. Taču pēc kara tā tika izmantota kā komerciāls kuģis Dienvidu Klusā okeāna salās, un 1955. gada 3. oktobrī MV Joyita devās no Apijas ostas Samoā uz Tokelau ar 25 pasažieriem un apkalpes locekļiem uz klāja. Tā braucienam vajadzēja ilgt tikai 41 stundu. Tomēr, kad tas neieradās noteiktajā laikā un nesniedza nekādu ziņu, tas tika pasludināts par pazudušu. Taču pagāja vairāk nekā mēnesis, pirms to atrada meklēšanas un glābšanas misija 1955. gada 10. novembrī. Joyita tika atrasta netālu no Samoā. Tā atradās jūdzēm tālu no paredzētā maršruta, taču uz tās nebija neviena cilvēka. Tāpat viens no visvairāk ievērojamajiem Joyita detaļām bija tas, ka tās stūrē bija liela bojājumi. Viena kuģa puse bija pacelta uz augšu, kamēr otra puse gandrīz bija iegramdēta ūdenī, un arī kuģa radio bija salūzis. Un tas, iespējams, bija iemesls, kāpēc tas vairs nevarēja izsaukt palīdzību. Taču, neskatoties uz bojātajām kuģa daļīm, uz kuģa netika atrasts neviens līķis vai cilvēks. Arī glābšanas laivas un dažas glābšanas plosti bija pazuduši. Tomēr pasažieru un apkalpes personīgās mantas bija atstātas kuģa iekšpusē. Ir vairākas teorijas, kas liecina, ka iespējams notika iekšēji mehāniska kļūme, kas izraisīja paniku pasažieru vidū. Tāpēc viņi bija spiesti pamest kuģi. Ir arī daudz spekulāciju, kas apgalvo, ka varbūt notika kāds incidents, kas izraisīja visu uz Joyita esošo cilvēku nāvi, un viņi vairs netika atrasti okeāna milzīgā plašuma dēļ. Numur 6. SS El Faro. SS El Faro bija konteinerkuģis, kas tika uzbūvēts 1975. gadā un kura ietilpība sasniedza 31 515 bruto tonnas. Kuģi darbināja Toti Maritim, un tas tika izmantots reisos starp Jacksonville, Floridā un Puertoriko. Tomēr 2015. gada 29. septembrī SS El Faro devās no Jacksonvilles uz Puertoriko, neskatoties uz tuvojošos taifūna Joaquīna draudiem. Taifūns Joaquīns strauji pastiprinājās no tropiskās vētras līdz 4 kategorijas viesuļvētrai, tuvojoties Bahamu salām, kurp devās arī SS El Faro. Taču neskatoties uz brīdinājumiem un prognozēto vētras virzienu, kuģa kapteinis Maikls Davidsons tomēr turpināja reisu. Tikmēr 2015. gada 1. oktobrī kuģi pārsteidza spēcīga vētra ar milzīgiem viļņiem un spēcīgs vējš, kas sasniedza līdz pat 115 mezgliem. Kuģa pēdējās stundās tas piedzīvoja mehānisku bojājumu, kas izraisīja dzinēja apstāšanos un padarīja to ievainojamu skarbajos jūras apstākļos. Tāpēc kapteinis Davidsons sazinājās ar varas iestādēm, izmantojot satelītu tālruni, lai paziņotu par viņu situāciju un lūgtu palīdzību. Viņš teica, ka kuģis sliecas uz sāniem ūdens ieplūdes dēļ no viena nodalījuma, un arī dzinējs vairs nedarbojas. Neskatoties uz apkalpes centieniem kontrolēt situāciju, kuģa stāvoklis vēl vairāk pasliktinājās. Tāpēc 2015. gada 1. oktobra rītā varas iestādes saņēma pēdējo zvanu no SS El Faro, un viņi teica, ka kuģis pamazām grimst. Tāpēc krasta apsardze nekavējoties uzsāka plašu meklēšanas un glābšanas operāciju. Tomēr viņi neatrada kuģi. Un arī tā 33 apkalpes locekļus viņi neatrada. El Faro pilnībā nogrima. Līdz bija visa apkalpe, kurā bija 28 amerikāņi un 5 filipīnieši. Turklāt 2015. gada 1. novembrī Nacionālā transporta drošības padome, jeb NTSB, atrada SS El Faro vraku 15,000 pēdu dziļumā zem jūras, netālu no Crooked Island, Bahamu salās. Saistībā ar to kuģa reisa datu reģistrātora atgūšana, kas tika atrasta 2016. gada aprīlī, sniedz svarīgu informāciju par El Faro pēdējām stundām.
Numurs 7 – MV Derbyshire. MV Derbyshire bija liels varamkravu kuģis, kas tika uzbūvēts 1976. gadā Hudong Zhonghua kuģi būvētavā Šanhajā, Ķīnā. Šis kuģis piederēja kompānijai Bibilin, labi zināmai kuģniecības kompānijai apvienotajā karalistē. Tā kopējais garums sasniedza 294 metri, bet platums bija 44 metri. Turklāt šis kuģis spēja pārvadāt vairāk nekā 180 000 tonu kravas. Tas ir arī piemērs supertankeriem, kas tika būvēti 1970. gadā un izstrādāti, lai pārvadātu lielus dzelzsrūdas apjomus no raktuvēm uz tērauda rūpnīcām visā pasaulē. Tikmēr 1980. gada 9. septembrī Filipīnu jūrā izcēlās vētra. Taču MV Derbyshire turpināja savu ceļojumu no Septilas, Kvebekas, Kanādā uz Kawasaki, Japānā, pārvadājot dzelzsrūdas kravu. Taču, kad tas pazuda no radara un vairs nesūtīja nekādu trauksmes signālu, varas iestādes uzsāka plašu meklēšanas un glābšanas operāciju, lai atrastu kuģi. Taču netika atrastas nekādas kuģa vai apkalpes locekļu pēdas. Saistībā ar to visi 42 apkalpes locekļi un 2 apkalpes locekļu sievas, kas bija ceļojumā, tika uzskatīti par pazudušiem un vēlāk tika pasludināti par mirušiem. Pēc MV Derbyshire pazušanas parādījās daudzas spekulācijas un teorijas par kuģa nogrimšanas iemeslu. Daži apgalvo, ka kuģim trūka pienācīgas apkopes vai arī bija strukturāls vājības, kas netika laikus atklātas. Tāpēc 1994. gadā pazudušo apkalpes locekļu ģimenes sadarbojās ar varas iestādēm, lai veiktu izmeklēšanu. Saistībā ar to apvienotās karalistes valdība kopā ar jūras inženieriem veica ekspedīciju, lai izpētītu kuģa vraku jūras teritorijā, kur, kā uzskata, nogrima kuģis. Un 1997. gadā viņi atrada MV Derbyshires vraku 4200 metru dziļumā. Turklāt izmeklēšanas rezultāti liecina, ka kuģis nogrima spēcīgu viļņu un konstrukcijas bojājumu dēļ. 8. MV Janseng. MV Janseng ir kravas kuģis, kas tika atrasts pamests Kvīnslendas piekrastē, Austrālijā 2008. gada 24. martā. Kuģis bija pilnīgi tukšs, un uz tā nebija neviena apkalpes locekļa. Tas ir 80 metrus garš varamkravu kuģis ar nosaukumu Janseng, taču nav nekādas informācijas par tā reģistrāciju vai īpašnieku. Kuģi atrada Austrālijas muitas lidmašīna, kas veica rutīnas novērošanas lidojumu. Pēc tam Austrālijas jūras drošības pārvalde nekavējoties nosūtīja kuģi, lai pārbaudītu šo kuģi. Viņi arī atklāja, ka tam nav dokumentu, identifikācijas vai jebkādu pazīmju, kas parasti ir redzamas uz darbībā esošu kuģi. Tāpat kuģa dzinējs vairs nedarbojās, un izskatījās, ka tas jau ilgu laiku ir bijis tukšs. Tomēr kuģa iekšpusē viņi atrada pārtiku un ūdeni, kas liecināja, ka apkalpe to iespējams bija pametusi pēkšņi. Dažas iekārtas, piemēram, radio un navigācijas rīki, arī bija pazudušas. Turklāt nebija arī nekāda pazīme par noziedzīgu rīcību vai jebkāda veida cīņu uz kuģi. Un pēc varas iestāžu teiktā, pastāv liela iespēja, ka kuģis tika izmantots nelegālām aktivitātēm, piemēram, kontrabandai vai nelegālai zvejai. Turklāt Austrālijas muitas dienests un Austrālijas federālā policija arī neatrada nekādu informāciju, kas izskaidrotu, kā kuģis nonāca vietā, kur tas tika atrasts. Viņi arī nevarēja atrast nekādu saistību ar jebkuru kuģu reģistru visā pasaulē. Saskaņā ar dažām teorijām, kuģis iespējams tika izmantots pārkraušanas operācijā, kurā nelegālās kravas tiek pārvietotas no viena kuģa uz citu jūras vidū. Neskatoties uz to, informācijas trūkuma dēļ, varas iestādes nolēma kuģi vienkārši pamest. Bet kāds tad īsti bija patiesais iemesls, kāpēc kuģis nogrima? Numurs 9 – SS Edmunds Fitzgeralds. SS Edmunds Fitzgeralds bija amerikāņu lielo ezeru kravas kuģis, kas kļuva slavens traģēdijas dēļ, kas notika 1975. gada 10. novembrī, kad tas nogrima Superiora ezerā. Šis kuģis bija 729 pēdas garš, un tā kravnesība bija vairāk nekā 26 000 tonu kravas. Tas tika nosaukts Edmunda Fitzgeralda vārdā, kurš bija pazīstams uzņēmējs un valdes priekšsēdētājs. Uzņēmuma, kas pasūtīja kuģa būvi un bija pazīstams kā Northwestern Mutual. Edmunds Fitzgeralds tika nolaists ūdenī 1958. gada 7. jūnijā.
Pēc tam tas tika izmantots dzelzs rūdas pārvadāšanai no raktuvēm Dulutā, Minnesotā, uz tādām pilsētām kā Detroita, Toledo un citām pilsētām ap Lielo ezeru reģionu. Tikmēr pašā traģēdijas dienā Edmunds Fitzgeralds devās uz Detroitu no Superioras, pārvadājot 26,116 tonnas dzelzs rūdas granulu. Kuģa kapteinis bija Ernests M. Maksorlejs, un viņš arī bija pieredzējis jūrnieks. Tomēr spēcīga vētra sagaidīja viņus Superiora ezerā ar vēja ātrumu līdz 50 mezgliem un viļņu augstumu līdz 35 pēdām. Novembra 10. nakts laikā SS Edmunds Fitzgeralds sāk piedzīvot dažādas problēmas. Saskaņā ar ziņojumiem daži apgalvo, ka uz kuģa radās nopietnas problēmas, notika noplūde un tika zaudēta sakaru iespēja. Apmēram no 7 līdz 10 vakarā Edmunds Fitzgeralds zaudēja kontaktu ar citiem kuģiem apkārtnē, un pēc dažām stundām tika apstiprināts, ka tas ir pazudis. Saistībā ar to netika nosūtīts neviens trauksmes signāls, tāpēc neviens no 29 apkalpes locekļiem neizdzīvoja. Tādējādi daži apgalvo, ka kuģa nogrimšana varētu būt notikusi struktūrāla bojājumu, pārslodzes vai iespējamās sadursmes ar zemūdens sēkla rezultātā. Tāpēc Nacionālā transporta drošības padome un krasta apsardze veica izmeklēšanu, taču viņi neatrada pietiekamus pierādījumus. Pašlaik Edmunds Fitzgeralds vraka atrodas Superiora ezera dibenā, un šī vieta tiek uzskatīta par zemūdens rezervātu. Numurs 10. MV Svenborgs Mērsks. MV Svenborgs Mērsks ir konteineru kuģis, kas pieder Maersk Line, vienam no lielākajiem kuģniecības uzņēmumiem pasaulē. Šis kuģis tika uzbūvēts 1998. gadā un ir daļa no Maersk S-klases flotes ar spēju pārvadāt aptuveni 8160 TEU. MV Svenborgs Mērsks ir arī svarīga daļa no globālās piegādes ķēdes, kas pārvadā dažāda veida kravas, no elektronikas un apģērbiem līdz izēvielām un lauksaimniecības produktiem. Tikmēr 2014. gada februārī, atrodoties Biskajas līcī, šis kuģis nogrima spēcīgas vētras dēļ. Vēja ātrums sasniedza 60 mezglus, bet viļņu augstums sasniedza 10 metrus. Jūras smago apstākļu dēļ kuģis zaudēja līdzsvaru, un tas noveda pie vairāk nekā 500 tonu zaudējumu. Šie ir konteineri jūrā. Turklāt konteineru svars vēl vairāk veicināja kuģa nogrimšanu. Konteineru pazušana radīja nopietnas sekas ne tikai videi, bet arī Maersk klientiem, kuri paļāvās uz viņu kravām. Pazudušie konteineri saturēja dažādas preces, tostarp patēriņa preces un arī bīstamās vielas, kas varēja izraisīt jūras piesārņojumu. Pēc tam Maersk Line nekavējoties uzsāka izmeklēšanu, lai noskaidrotu kuģa nogrimšanas iemeslu. Neskatoties uz to, MV Svenborg Mērsk nogrimšana kalpoja kā atgādinājums kuģniecības uzņēmumiem, ka viņiem jāpiešķir prioritāte savu apkalpes locekļu un kravu drošībai.